Sveiki! Šodien mēs iepazīsimies ar vienu no vecākajiem, visplašāk izmantotajiem instrumentiem – vīli. Lai vīlētu, senie cilvēki izmantoja smiltis, koraļus, kaulus, zivju ādu un kokus, arī dažādas cietības akmeņus. Arheologi Ēģiptē ir atklājuši no bronzas izgatavotas vīles, kas tika izgatavotas ap 1200. gadu pirms mūsu ēras. Arī ir atklātas asīriešu izmantotās dzelzs vīles, kas tika izgatavotas 7. gadsimtā pirms mūsu ēras. Viduslaikos vīles jau bija diezgan attīstīts. 11. gadsimtā jau pastāvēja rūdītas vīles, kas pat mūsdienu acīm šķistu modernas, bet tā kā daudziem cilvēkiem vīles nemaz vēl nebija, tikai 14. gadsimtā tie, kas nodarbojas ar dzelzs apstrādi, sāka regulāri izmantot citus instrumentus, tā skaitā vīles. Vīļu veidi. Vīles nāk dažādos veidos un izmēros atkarībā no to pielietojuma un apstrādājamā materiāla. Aplūkosim populārākos veidus. Tā iedalās rupjā, vidējā un smalkā cirtuma vīlēs. Tās var būt plakanas, pusapaļas, apaļas, kvadrātains un trīsstūrains. Plakanveida vīle ideāli plakanu virsmu apstrādei. Pusapaļu veida iespējams labi apstrādāt lielus caurumus, kā arī virsmas ar lielu līklīniju rādījusu. Trīsstūra veida lieliski piemērots stūra apstrādei. Kvadrātveida vislabāk apstrādāt taisnstūra veida caurums, kā var arī šauras un plakanas detaļas. Apaļveida paredzēta apaļo caurumu un izliekumu veidošanai. Romveida iespējams apstrādāt stūri, kura leņķis lielāks par 15 grādiem. Taisnstūra veida un zāģveida vīle. Ir dažādi uzcirtuma veidi, īsāk A1, A2, A3 un A4. Vīles detaļas un izgatavošana. Vīles konstrukcija sastāv no divām galvenajām daļām – roktura un asmens, kurš vēl sadalās sīkāk. Atkarībā no zobu izmēru un izvietojuma vīle var būt piemērota rupjai vai smalkai apdarei. Roktura savukārt tiek veidot no koka, plasmasas vai gumijas, lai nodrošinātu ērtu satvērienu un darba drošību. Asināšana. Laika gaitā vīles zobiņi aiziet ciet ar visādām koku skaidām vai dažādiem citiem netīrumiem, un ir svarīgi tos noņemt nost, lai vīle atkal strādātu kā jauna. Tā tiek tīrīta ar pirstīti, etiķi un sodu, kā tālāk var redzēt šajā video. Darba drošība, instrumentu novietošana un glabāšana. Drošība vienmēr ir pirmajā vietā, kad strādājat ar vīli. Pēc kastes paņemšanas ir ļoti svarīgi vīli novietot tai paredzētajā vietā. Neaizmirstiet valkāt aizsargbrilles, lai pasargātu acis no putekļiem un sīkām daļiņām, kā arī darba cimdus, lai pasargātu rokas. Ja strādājat ar materiālu, kas rada daudz putekļu, valkājiet respiratoru. Darbs ar instrumentu. Koka sagatava jāievieto skrūvspīlēs, lai iegūtu pareizo leņķi un to nostiprinātu. Augstāku darba kvalitāti var iegūt, ja starp vīli un saliekto roku ir ievietots 90 grādu leņķis. Darba laikā ir vienlīdzīgi jāstrādā ar labo un kreiso roku. Tādējādi koksne vīlēšanas laikā netiks bojāta. Apstrādājot taisnas virsmas, vīli jātur rokās pret koka sagatavi, mazliet slīpi, virzot to perpendikulāri. Izliektu virsmu vīlēšanas noteikumi ir tādi paši kā ēvelējot. Jāvīlē pa šķiedrai. Šis tiek darīts, lai koks tiktu pareizi apstrādāts, kā arī, lai būtu iespēja izvairīties no traumām un pēc iespējas ilgāk varētu uzturēt vīles kalpošanas laiku.
Vīla jāņem labajā rokā un vienmēr aiz rokturu. Kreisajai rokai jāatrodas uz vīles galu, to nedaudz uzspiežot. Vīlēšanas process notiek kustinot to turp un atpakaļ, virzoties prom no sevis un pret sevi. Vīlējot vīli jātur rokās stingri, tā lai tā nešūpotos. Šeit var novērot, kā koka dēlītim, kuru mēs vīlējām, ir daudz apaļākas un gludākas malas nekā tam, ko mēs nevīlējām. Svarīgi ir pēc tam vīli pareizi novietot atpakaļ kastē, novilkt cimdus un aizsargbrilles. Pēc darba pabeigšanas visu vajag skaisti noslaucīt un notīrīt, tā lai nākamajam cilvēkam pēc mums ir prieks strādāt. Tas arī viss. Tagad jūs zināt visu svarīgāko par vīlēm, no to veidiem, asināšanas un drošības līdz praktiskai izmantošanai. Neaizmirstiet pareizi glabāt un kopt savus instrumentus, lai tie kalpotu ilgi un efektīvi. Paldies, ka skatījāties un lai veiksmīgs darbs ar vīlēm!